kaut ko izdomāšu, ko pastāstīt. Imant, Jā. izglīto lūdzu par savienojumiem. Kādi ir labākie savienojumi? Labākie savienojumi tie, kas turēs. Es varbūt tās pagriezīšu savādāk. Remonta apstākļos, ja jums plīsusi cauruli vai kaut kas notiek un kaut kāda izeja vajadzīga, teiksim, pats vienkāršākais dzīvoklī, tātad apzāģējam metāla cauruli. Tad ir Agaflex, Gebo, šitādi kompresijas savienojumi. Gredzens, gumijas blīvas. Liekam virsū smuki šitā te apā tā. Arī ir tā šeiba. Jābūt maliņa, jāuzslīpē. Tā, uzliekam viņu virsū. Protams, visa secība gredzens un viņu saskrūvē kopā. Ar pareizām atslēgām. Tad attiecīgi pakojam, teiksim, ko es darītu vienkāršākais mājas apstākļos, daudzslāņu cauruli. Paņemam, nopērkam un ņemam skrūvējamo savienojumu. Protams, kad izkalibrējam šitā te, lai malcot iekšā gredzens nepazūd un laižam iekšā arī skrūvējam kopā. Un attiecīgā otrā galā, kas mums vajadzīgs, to liekam klāt un mums ir caurule izlabota un lokam ar rokām, ar atsperi un slēdzam klāt, kur vajag. Protams, presēmais būtu pareizāk, uz vietas varbūt tās uz taisu, un tas ir viss smuki, izskatās viegli, bet, prakse ir prakse un dažādi mēdz būt.